Labdien, šī video vieta un turpmāko laiku jums būs Žāna. Šodien pagatavošu pikanto sarkano mērci. Man vajadzēs milti, burkāns, pētersīļa saknes, sīpols, tomātu pasta, eļļa, gaļas buļļons un sarkanīnes. Protams, visi dārziņā ir nomizoti, tagad viņas jāsagriež. Pirmkārt, sīpolu, burkānu. Tā pēc iespējas sīkāk sagriezt. Seleriju kātu. Ja seleriju kāds nav, tad var pētersīļu kātu izmantot. Un to visu apcep eļļā. Un atsevišķā pannā uzkars eļļu un tajā apcep miltus. Šo receptu atbalsta ķēdes Saulēna. Protams, ka dārziņas cepļus ik pa laikam jāapmais. Tagad miltiem pievienojam tomātu mērci vai tomātu pastu. Un samais. Mazliet vēl apcep. Tagad atšķiet ar gaļas buļļoni. Ja rodas kunkuliši, tas nekas, jo pēc tam tik un tā visu to mērcīti būs jāizkāž. Tagad pievieno dārzeņus. Un sautē uz lēnas uguns minūtes 30–40. Lūk, mērcīti sabiezē, pagāja pusstundu. Tagad izkārš savu sietiņu. Man atliek pateikt labu apetīti, paldies par uzmanību. Balso, seko, iesaki draugiem. Un vēlreiz uz tikšanos!